Mūsu klīnikā veicam ne tikai standarta operācijas, bet arī tādas sarežģītas operācijas kā nāsu augstleju korekciju. Ja mums ieradās pacients, franču buldogs, 1 gadu jauns, ar saimnieku sūdzībām par elpošanas ceļiem. Viņus uztrauc, kad suns bieži krekšķinājās, grūti elpoja, brīžiem smaka. Klīnikā veicām izmeklēšanu un konstatējām sašaurināts abas nāsis un palielināts mīkstās augstlejas, kas traucē gaisa cirkulācijai. Un mūsu klīnikā tika izlemts veikt sarežģītu operāciju. Pati operācija noritēja veiksmīgi. Sākām ar mīksto augstleju operāciju, kur varēja konstatēt, ka mīkstās augstlejas pārsec uz balseni, nogriezām liekos audus, aizšuvām un tad pievērsāmies nāsu korekcijai. Nāsis tā kā bija ļoti sašaurināts, vajadzēja viņas pareizajā leņķī apgriezt un palielināt, ko veiksmīgi arī veicām. Operācijas laikā pielietojām inhalācijas narkozi, kas mums nodrošināja mierīgāku darbu, jo dzīvnieks gulēja mierīgi un varēja pēc operācijas diezgan labi pamosties. Pēc 14 dienām dzīvnieks atnāca uz atkārtotu pārbaudi, lai novērtētu, kā viņš elpo. Un tiešām elpošana gan izskatījās, gan izklausījās daudz labāka kā iepriekš. Novērtējām brūces un noņēmām liekās šuves. Tāpēc mūsu klīnikā mēs veicam sarežģītas pakāpes ķirurģiskās operācijas un nodrošinām katram pacientam individuālu pieeju.